Citāts. Es pilnībā esmu pazaudējis cerības par savas valsts attīstības nākotni, ja šī brīža jaunatne pārņems vadības grožus savās rokās. Jo šī jaunatne ir neciešama, nesavaldāma un vienkārši riebīga. Citāta beigas. Varētu padomāt, runājam par milēniaļiem, Z paudzi, par tiktokeriem, visu pārējo. Ir aktuāli, vai ne? Tātad aktuāli vajadzētu zināt, kas tad ir šī citāta autors. Ja mums šo jautājumu uzdot skolā, un ja mēs atbildi nezinātu, mums par to ieliktu neieskaitīts. Nu labi. Es arī īsti nezinu, kurš to teica. Jā, mani sauc Nauris Vik, un šodien mēs parunāsim par nedaudz citu līderību. Mēs parunāsim par iekšējo līderību, par jūsu individuālo līderību, par jautājumiem un atbildēm, kas attīsta, par jautājumiem un atbildēm, kas reizēm maina dzīves. Tātad vai mums dotajā brīdī ir svarīgi, kas bija šī citāta autors? Ko mums tas palīdzētu? Visticamākais nē. Man ir pazīstams kāds profesors, kurš stāstīja par saviem studentu gadiem, ka viņš arī neesot bijis nemaz tik apzinīgais tas students, un periodiski viņam ir sakrājušies dažādi parādi, un vienreiz dēļ parādu, iekavējušies parādi, un viņš dodas pie pasniedzēja, viņš saka, vajadzētu kaut kādu risinājumu sameklēt, jo principā termiņš arī jau iet uz beigām. Pasniedzējs bija viņu ievērojis periodiski nodarbībās, un viņš saka, paklaus, redzēju, ka tev ir vajadzīgā kompetence, analītiskā spējas, un es tev došu tādu unikālu iespēju. Es tev uzdošu vienu jautājumu, un es tev došu vienu nedēļu. Un pēc nedēļas tev ir jāsniedz atbildi uz šo jautājumu. Tas ir 1985. gads. Ja tu jautājumu atbildi, es tev ieskaitu. Ja tu jautājumu neatbildi, tev ir neieskaitīts šajā priekšmetā. Piekrīti? Nav jau variantu, ejam. No savas puses students priecīgs, viņš iet uz biblioteku, jo jāatrod tikai ir viena atbilde. Rezultātā viņš 7 dienas nosēž bibliotekā, krustām, šķērsām, lasa, pēta. Un beigās aptuveni iznāk līdz tam vajadzīgam rezultātam, un viņš iet pie pasniedzēja, viņš izstāsta to savu atbildes variantu. Un pasniedzējs saka, jā, ir ok, ieskaitīts, viss labi. Profesors, kurš šobrīd ir profesors, viņš šīs 7 dienas joprojām atceras pat pēc vairākiem gadu desmitiem, un viņš viņu sauc par vienu no labākām mācīšanās pieredzēm viņa dzīvē. Laiks pagāja, students kļuva par profesoru. Un kādu dienu pie viņa pienāk cits students, kuram arī ir tā pati problēma, viņš ir nokavējies. Un tajā brīdī profesors saprot, šī ir tā man unikālā iespēja. Es viņam varu nodot to pašu pieredzi, kurai es cauri gāju 85. gadā. Viņš saka, es tev uzdošu vienu jautājumu. Es tev iedošu vienu nedēļu. Ja atbild būs pareizi, tad viss ok. Ja atbild nebūs pareizi, tad tev nav ieskaitīts. Situācija zinām. Un tad viņš saka, jā, nav problēma. Viņš iziet ārā no kabineta. Profesors atsēž savā krēslā, priecīgs, ka beidzot viņam ir bijusi tā iespēja nodot savu dzīves pieredzi kādam citam. Viņš skatās, kā aiz loga krīt pirmās sniegpārslas, un tad viņš ir tuk-tuk. Pie durvīm kāds pieklauvē. Viņš saka, nāciet iekšā. Viņš redz, ka tur stāv students. Viņš saka, tu kaut ko aizmirsi? Viņš saka, nē, man ir atbildi gatava. Viņš saka, tu zini, ja atbildi nebūs pareizi, tad tev nav ieskaitīts. Jā. Un tev ir gatavs? Jā, ir gatavs. Viņš saka, pagājuši knapi 10 minūtes. Jā. Viņš saka, nu stāsti. Students arī izstāst. Un tas profesors saprot, ir labi. Ir sasodīti labi, niansēs kaut kas tur varbūt nav, bet ir ok. Viņš saka, labi, ieskaitīts. Un students iet ārā, un tas profesors saka, kā tik ātri atrada atbildi? Students tā nosargs nedaudz, uzsmaida, izvelk no kabatas telefonu un klusēdams iziet ārā. Tajā brīdī profesors mentāli sabrūk. Viņš saprot, no mērķa iemācīt dzīves jēgu nekas nav sanācis. Un tagad paskatīsimies, kā tas viss izskatījās no studenta skatu punkta.
Jūs kā jaunieši, jūs zināt, jums jūra līdz ceļiem, jums pieder visa pasaule, un gan studentam 85. gadā, gan 24. gadā pēc jautājuma saņemšanas bija tikai viens jautājums sev. Kāpēc iespējas ātrāk to dabūt gatavu, lai es varu darīt to, kas man ir svarīgi? 85. gadā viens no ātrākiem veidiem bija biblioteka. 24. gadā interneta resursi. Protams, mēs varējām ieteikt profesoram, ka paklaunu vajadzēja teikt viņam aizliegt internetu. Ja? Bet būsim reāli, tas būtu tikpat banāli, kā 85. gadā aizliegt iet uz biblioteku. Par profesoriem. Profesoram ir jāsaprot, ka, lai gan 85. gadā un 24. gadā atbildes abiem studentiem bija vienādas, viņš bija pieļāvis 24. gadā vienu kļūdu. Viņam īstenībā patiesais mērķis bija nevis uzzināt atbildi, bet iedot studentam šo dzīves pieredzi. Līdz ar to viņam vajadzēja uzdot citu jautājumu sev. Kā es varu izveidot tādu uzdevumu, lai nodotu to pašu pieredzi, kas man bija 85. gadā arī šim jauneklim 21. gadsimtā, ņemot vērā visas interneta iespējas. Un viņš būtu atradis risinājumu. Tātad mūsu gala rezultāts ir īstenībā atkarīgs no tā jautājuma, ko mēs pašā sākumā uzdodam. Runa iet par attīstību. Par jūsu attīstību, kā galvenais nosaukums ir U 2.0. Un viena no attīstības iestādēm ir skola. Bet problēma ir tā, ka skolā ar šiem jautājumiem atbildēm nedaudz savādāk nekā dzīvē. Skolā jautājums uzdod pedagogs, un ja jūs, kā audzēkņi, vienalga, kurā vecumā, ja jūs sniedzat pareizās atbildes, jums ir ček, ir forši, ir ieskaitīts. Bet, manuprāt, mūsdienās arvien vairāk ir jāpāriet uz to, un dažas skolas jau var uz to pāriet, ka jautājumu uzdošanas prasme ir tikpat svarīga kā atbilžu meklēšana. Piemēram, iedomāsimies, šodien vairākas reizes jums oficiāli, neoficiāli tika reklamēta mākslīgā intelekta maksas versija, kas maksā $20–30. Iedomāsimies tādu situāciju, ka jūs pēc šī semināra gribat viņu nopirkt, un jums nav tie $20–30. Tātad pirmais galīgi nepareizais variants, tas, uz ko ilgstoši izglītības sistēma balstījās, ir prasīt sev kaut kādus faktus. Un visi saprotam, ka atbildot uz jautājumu Maķedonijas Aleksandra dzimšanas gads, jūs pie ChatGPT maksas versijas netiksiet. Pat ja atbildi būs sasodīta labi. Tad jāuzdod citi jautājumi. Kur es varētu dabūt naudu šīm te maksas versijai? Un visticamākais, ja jūs šādu jautājumu uzdost, jūs arī solīt pa solītim, agri vai vēlu nonāksiet pie vajadzīgās naudas summas. Bet ir trešais līmenis. Un trešais līmenis ir tas, no kā daudzi baidās. Baidās gan no jautājumiem, gan no atbildēm. Jo problēma ir tā, ka ar iepriekšējo jautājumu jums pēc mēneša iespējams būs jāuzdod līdzīgs jautājums, kur atrast naudu tam un tam. Un trešajā līmenī jūs jau uzdodat citu jautājumu. Kas man ir jādara, lai nekad dzīvē man nebūtu jāstraucās pa 20 vai 30 eiro trūkumu? Un jums jau sāk ģenerēties pavisam citas idejas. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, un pamazām ir jāaizmirst tā lieta, ka tukši fakti mums neko nenozīmē. Tukši jautājumi, tukši fakti, dzimšanas dienas, gadskārtas, mēs viņus varam atrast 10 sekundžu laikā internetā. Tad ir jautājumi, kas ir nedaudz aktuālāki. Piemēram, kas mums ir jāsaprot vadlīnijās. Ir jāsaprot tas, tādi un tādi fakti kaut vai, lai mēs saprastu, kad mākslīgais intelekts mums nedaudz melo. Ir trešie jautājumi. Tie ir fakti, kas mums tiešām ir jāzina. Ja jūs braucat ar mašīnu, jums ir jāpārzina ceļu satiksmes noteikumi. Kas ir tā pazīme, kas ir tā, jo jums nepalīdzēs ChatGPT piebraucot pie krustojuma. Es nofočēšu, ielādēšu, un man izstāstīs, kā man jāizbrauc šis krustojums. Tas ir vienkārši jāzina. Bet vislabākie ir attīstības jautājumi. Un attīstības jautājumi ir visforšākie ar to, ka viņi klusībā saka, jā, es dotajā brīdī nezinu, bet es uzzināšu. Šos attīstības jautājumus atbildēt
sākotnēji principā neiespējami. Ir grūti, bet viņi jūs izaicina, viņi jūs motivē meklēt atbildes. Mēs dzīvojam informācijas laikmetā. Informācijas nāk tik daudz, ka smadzenēm jāapkopo daudz vairāk datu kā jebkad agrāk. Un ir dzirdēts, tiem jauniešiem taču smadzenes vispār atrofētas. Viņi pat nevienu dzejoli nezina no galvas. Jā, viņi nezina, jo mūsdienu jauniešiem ir unikāla spēja, kam pielāgojas arī jau mana paudze. Viņi prātā patur to, kas ir svarīgs, un pārējo nomet nost. Atslēgas vārds ir svarīgs. Ja konkrētā dzeja ir svarīga jaunietim, kurš studē literatūru, darbojas literatūras jomā, viņš viennozīmīgi zinās daudzus dzejoļus. Daudzus. Mēs varam piespiest pārējiem dzejoļus mācīties. Viņi iemācīsies, bet ja viņiem tas dzejols neuzrunā, viņi pēc 2 nedēļām viņu aizmirsīs. Tā tad atmiņa slikta, ja? Nē, jo tas pats jaunietis tajā pašā laikā, viņš zina vismaz 100 dziesmas no galvas, no kurām lielākā daļa pat nav latviešu valodā. Jo dziesmas viņam ir aktuālākas. Tagad rodas jautājums, vai dziesmas veicina jūsu attīstību? Ja tas saistīts ar jūsu virzienu, jā. Ja nē, tad jums ir jāuzdod jautājums, kas ir mana prioritāte? Jo tikai uzdodot jautājumus par prioritāti, jūs nonākat līdz vajadzīgam mērķim. Ja jums ir 10 naglas un 10 sitieni, un jūs sitīst pa katru naglu vienreiz, jūs neiestīst nevienu naglu. Bet ja jūs sitīst pa vienu, to vienu jūs noteikti iestīst, un varbūt vēl pietiks sitieni blakus naglā. Jūsu ceļojums uz jūsu attīstību sākas tieši ar jautājumu, ko jūs šobrīd nevarat atbildēt. Un tas ir pats labākais. Un šoreiz svarīgi ir nekļūdīties. Tas murgs, ko jūs redzat, ja zālē ir kāds pedagogs, tā ir Blūma taksonomija, ar ko dažās izglītības iestādēs joprojām mēra prasmes, kas sastāv no vairākiem līmeņiem. Iedomāsimies situāciju, ka jūs esat izlēmuši darboties, saistīt savu nākotni ar mākslīgo intelektu. Ja? Tad pirmais jūs uzdosiet jautājumus pirmo 2 līmeņu kvalitātē, lai kaut ko atcerētos, saprastu, kādas platformas ir, kur ir maksas, kur ir bezmaksas. Tad nākošajā līmenī, ko jūs sāksiet, ir jāsāk darboties. Jūs izmēģināsiet 1, 2, 3, un pamazām jūs pāriest jau 4. līmenī, ka jūs sāksiet analizēt. Šitais labāks, šitais krāms, šitais maksas ir pat sliktāks nekā tas bezmaksas, un šitajā situācijā labāk izmantot to. Un lielākā daļa no jums šajā līmenī ir apstāsies, kas ir pilnīgi ok, jo jūs sev nodrošināt principā to, kas jums ir vajadzīgs. Un tad ir daži drosmīgie. Daži drosmīgie, kuri nebaidās uzdot jautājumus šajā līmenī. Tas ir līmenis, kur jūs uz esošās bāzes sākat veidot kaut ko jaunu. Visi zina, ka sākotnēji datori atradās milzīgās telpās. Tad atradās dullie psihi, kuri teica, nē, mēs uztaisīsim kastīti. Uztaisīja kastīti. Tad vēl pirms gadiem parādījās cilvēki, saka, paņemsim to datoru, ieliksim telefonā, vismaz daļu no funkcijas. Tie bija cilvēki, kuri uzdrošinājās uzdot jautājumu, lai izveidotu kaut ko jaunu. Mūsu gadījumā par to jaunieti, kurš iet mākslīgā intelekta virzienā, viņš līdz šim brīdim jau būs izgājis cauri tik daudz jautājumu, ka viņš zinās, ka viena no mākslīgā intelekta problēmām patiesībā ir energoresursi, pa ko pasaulē jau sākas cīņas, ja jūs palasītu. Un sasodīt labs jautājums tam cilvēkam, create līmenī būtu, kā izveidot mākslīgā intelekta platformu, kas tērē pa 90% mazāk energoresursus. Un ja jūs atradīsiet atbildi uz šo jautājumu, jūs esat monstri pozitīvā ziņā. Un tas ir nevis you 2.0, jūs esat you 100. pakāpē. Daži šajā brīdī nobaidās. Ko tad mēs šeit Latvijā, ko tad mēs šeit cēsīs? Nē, muļķības. Tas ir jāmet pie malas. Tieši jūs to arī varat izdarīt. Un savulaik Henrijs Fords teica tādu teicienu, un es gribu, lai jūs to liekat sev aiz auss. Neatkarīgi no tā, vai jūs domājat,
ka jūs varat, vai jūs domājat, ka jūs nevarat, jums ir absolūta taisnība. Tātad neatkarīgi no tā, vai jūs domājat, ka varat, ja domājat, ka nevarat, jums ir absolūta taisnība. Pagājušā gadsimta 80. gados bija tāds vīrs ar uzvārdu Gloks. Un ja viņš savos, cik viņam tajā laikā bija, es pat neatceros, viņš jau bija pieaudzis vīrs 56 gadu vecumā, gada laikā varēja radīt kaut ko tādu, no kā viņš neko nesaprata, tad jums ir visa pasaule priekšā. Jums ir smadzenes, jums ir viss dots, tikai droši uz priekšu. Bet, lai virzītos droši uz priekšu, jums ir jāuzdod principā pats svarīgākais jautājums. Kas tad ir šis jūsu ceļojuma neatbildamais jautājums? Kurš ir tā vērts, kur jūs nevarat uzreiz atbildēt? Un tā kā jūs būsiet šo jautājumu atraduši, jūs sāksiet uzdot papildu jautājumus. Kā es mērīšu to, ka es esmu kaut kādu līmeni savu sasniedzis? Pēc kā es to sapratīšu? Kurā brīdī? Uz kādām vadlīnijām es balstīšos? Un tad jau jūs nokāpsiet zemāk un sāksiet to pirmo līmeni, lai saprastu, kā es soli pa solītim došos tur, kur es gribu. Tad, kad jūs šo jautājumu esat noformulējuši, uzdod sev jautājumu. Jūs tiešām to gribat? Un ja jūs joprojām sakat jā, tad tas ir tas, kur jums ir jāiet. Tāpat jums ir vēlreiz jāpārjautā, vai tiešām mani uzdotie jautājumi mani aizvedīs tur, kur es gribu. Jo atcerieties, ir dzīves pieredze, kas ir atkarīga no atbildēm jūsu. Savukārt atbildes ir atkarīgas no jautājumiem. Jautājums ir pašā augšā, kas iedod pareizo virzienu, vai jūs trāpīsiet, ja jūs aizšausiet garām. Un tad sāciet darīt to, ko lielākā daļa nedara. Beidziet domāt, beidziet filozofēt, sākat darīt. Jo tieši jūs esat vienīgie, kuri sev var uzdot pašus labākos jautājumus. Neviens mākslīgais intelekts, neviens kočs jums neuzdos tik sasodīt labus jautājumus, kā to varat uzdot jūs. Un neklausieties ne uz vienu, kurš saka, ka jums nesanāks, ka jaunatne ir bezcerīga. Un tas citāts par pazaudēto jauno paudzi, ka jūs esat riebīgi vispārējais, ja mums liekas, ka tas ir sasodīt aktuāls. Citāta autors ir grieķu dzejnieks Hesiods, kurš šos vārdus teica 720. gadā pirms mūsu ēras. Lai jums veicas! Paldies!